Raidījums tapis Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē. Čau, Kivī skatītāji! Pagājušā nedēļā mēs tā viena varējām sagaidīt tās 1. māja brīvdienas. Sagaidījām, un tās jau arī aizskrēja. Un pirmā darba nedēļa arī tikpat ātri aizskrēja, un tas nozīmē, ka vasara turpina tuvoties ar straujiem soļiem. Bet par vasaru mēs parunāsim tad, kad tā būs pienākusi. Tagad laiks skatīties, ko piedāvāsim šīs nedēļas raidījumā. 9. maijs. Tie, kam ir 19, tie iet ar citu noskaņam, reizēm paši nesaprastam, uz kurien viņi iet. Drukājam bakalauru. Jūtam līdzi savējiem. Ieskats šarmantās Aminatas koncertā. Katru gadu aktualizējās jautājums par to, vai Latvijā ir nepieciešams svinēt 9. māju. Šī diena ir uzvaras diena, kurā tiek svinēta padomju tautas un sabiedroto uzvara par nacistisko Vāciju. Daudz cilvēku par to diskutē, tad nu mēs arī nolēmām par to parunāt. 8. maijs Latvijas Republikā pēc Eiropas kultūras tradīcijām ir nacisma sagrāvas diena un Otrā pasaules kara upuru piemiņas diena. Krievijas federācijā pēc PSRS piemēra šos notikumus atzīmē 9. maijā. Arī daudziet Latvijā tiek atzīmēts 8. un 9. maijs. Taču viedokļi sabiedrībā par to, vai svētkus ir jāsvin, atšķirās. Redziet, mums jau latviešiem ne tas 8., ne tas 9. nekādu prieku nenes. Aiz mūsu mugurām mums neprasot neko. Viena okupācijas vāra nomainīja otru. Viena kļūda ļoti raksturīga tiem cilvēkiem, kuri protestē pret šī tradīcijas 9. māja, ir kļūda saistīt svinīgo pasākumu ar Latvijas neatkarību. Man kā latvietim, kā Latvijas pilsonim, man aizskar viss tas, kas tur notiek. Ja es uzskatu, ka Latvija bija okupēta kara laikā, Latvija bija liela traģēdija. Bet ko domā paši uzvaras parka apmeklētāji? Отношусь положительно, потому что это грандиозное событие мирового масштаба. Es domāju, ka tas ir krievu tautībai, krievu valodai. Tas ir ļoti svarīgi. Kāpēc ne? Lai viņi svin. Кто погиб, тот ценит, да. Я считаю, у кого там родители, дедушки, бабушки воевали, да, они тоже ценят. Это такой особенный день, когда это день памяти и гордости за то, что за те события, которые происходили в те времена. Šreizējā situācijā tas būs kārtējais Krievijas propagandas gājiens, jo reāli dzīvie veterāni, cik tad viņu ir palicis onkuļi pāri 90 gadiem, kas diez vai šeit pat atnāks. Protams, tur iet ļoti dažādi cilvēki, iet jauni, iet veci, un tie, kam tur ir pārpat 90, kas tiešām piedalījušies tajā karā, tie iet ar vienu noskaņojumu. Tie, kam ir 19, tie iet ar citu noskaņojumu, reizēm paši nesaprastam, uz kurien viņi iet. Cilvēki, kuri piedalās pasākumos, ir ļoti svarīgi, lai viņi justos, ka viņi ir vienoti šajā dienā. Viņam ir līdzīgas jūtas, atmiņas. Cita lieta, ja tas saturs būtu savādāks, ja tā nebūtu skaļi trokšņošana, agresivitāte, bet vienkārši veco tēlu pieminēšana, man nebūtu nekādu iebildumu. 9. māja svētku atzīmēšana notiek daudz viet Latvijā. Piemēram, Daugavpilī jau kopš 90. gadiem notiek vērienīgs parāds un citi piemiņas pasākumi. Līdzīgi svētki tiek aizvadīti Reizeknē un citās pilsētās. Rīgā kopš 2014. gada ir atļauts svētku gājiens, taču lielākā daļa pasākumu notiek pie uzvaras pieminekļa. Rīgā uzcēla šo pieminekli tā saucamajam Rīgas atbrīvotājiem. Tas ir vēsturisks fakts, tas ir noticis. Sākumā pie viņa nemaz tik daudz to cilvēku nebija, bet radās ar laiku kaut kāda tāda īpaša propaganda.
Un tā ir tāda, zinām, sevis izrādīšana pie šī pieminekļa. Svētki un atceras pasākumi ir saistīti ar Krievu tautas likteni, ar visu bijušo Padomju Savienības tautu likteni, bet nevis ar Latvijas neatkarību. Pastāv stereotips, ka pasākumu apmeklē ierēbuši un neadekvāti cilvēki. Bet biedrība 9. mājas LV uzsver, ka pasākumā piedalās dažādi cilvēki. Не только русские, приходят и латыши, приходят и взрослые, и дети. То есть нельзя определить такую вот группу. Не пишут в новостях, что вот опять были пьющие, опять были дерущиеся. Мероприятие, которое пропускает 200 тысяч человек за день, оно не может обойтись без единиц таких людей, которые в итоге нарушают этот общественный порядок. Biedrība 9. mājas LV 8. maijā rīkos pasākumu 2. pasaules kara upuru piemiņai. Taču 9. maijā svinības par godu nacismu sagrāvēja, kuras noslēgs grandios svētku salūts. Что касается салюта, то нужно сказать большое спасибо посольству Российской Федерации в Латвии, потому что салют оплачивают они. Arī attiecībā pret 8. un 9. maijā plaši izmantotajām Georga lentītēm viedokļi atšķiras. Tas ir simbols, kurš vieno visus cilvēkus, kuri piedalās 9. māja un 8. māja svinīgos un atceras pasākumos. Tas ir solidaritātes simbols un arī šim simbolam ir sakars ar kara laika apbalvojumu. Un lentītes krāsas simbolizē dūmu un uguni, drosmi un uzvaru. Многие говорят, что георгиевская ленточка – это придуманный символ. В действительности же нет, потому что самый высокий орден за победу, который был, если посмотреть описание орденов, на нем были изображены георгиевские ленты. Ekspertiem par 9. mājas svētkiem, to nākotni un ar tiem saistītiem konfliktiem ir savs skatījums. Katrā ziņā, es domāju, vienīgais veids īstenībā ir kāds, ir izglītot sabiedrību. Ja mēs vairāk zināsim viens par otru, ja mēs sapratīsim, teiksim, kas tev ir svarīgi un kas man atkal ir svarīgi un kāpēc, ja mēs gribēsim to saprast, tad mums īstenībā tās konflikta iespējas mazināsies. Ja? Tā tas ir iegājies, ka Rīgas doma īpaši neiebilst un šis pasākums notiek. Kā skatīties uz to? Šobrīd skatīties uz to, kā kaut ko notikuši un mēģināt strādāt ar sabiedrību, skaidrot, kāpēc vieniem tas ir pieņemam un citiem tas galīgi nav pieņemam. Es pats zinu cilvēkus, tie ir jaunākās paudzes krievi, kuri 9. mājā izmanto Georgija lentītes, bet 18. un 11. novembrī viņi ar Latvijas karodziņu ir gājuši pie prezidenta pilī, lai liktu tur svecīti. Tad es domāju, ka 10 gadu perspektīvā vairāk un vairāk cilvēku tomēr apmeklēs abus pasākumus un būs uzbūvēts tiltiņš starp divām ļoti svarīgām, mūsuprāt, tradīcijām. Sižetā par 9. māju tika pateikts daudz kas. Tomēr Edmunds ir atradis kaut ko īpašu, par ko arī būs šīs nedēļas jautājums. Sveiki, skatītāji! Tikko noskatījāmies sižetu par 9. maiju Latvijā. Šobrīd atrodamies pie uzvaras pieminekļa tepat Rīgā. Latvijā šos svētkus ataino dažādas diskusijas. Tomēr Krievijā šiem svētkiem piemīt cita noskaņa. Katru gadu Krievijas galvaspilsētā Maskavā notiek vērienīga un krāšņa parāde veltīta 9. maijam. Šodienas jautājums jums, skatītāji. Cik valsts prezidentu ieradīsies uz šo parādi? 8, 10 vai 12 valsts prezidenti? Atbildi redzēsiet raidījuma beigās. Pavisam loģiski, lai iegūtu bakalaura grādu, nevar iztikt bez vienas lietas – bakalaura darba rakstīšanas. Šī darba aizstāvēšanas laiks tuvojās, un slinkākie studenti meklē alternatīvas, kā no tā izmukt.
Sociālajos tīklos ir sastopami studenti, kuri ironizē par bakalaura darba tapšanas procesu, bieži vien uzsverot darba apjomu vai arī laika trūkumu. Par to, vai šis akadēmiskais rakstu darbs tiešām ir tāds, kā jaunieši to uzskata, tas ir uz paša sirdsapziņas. Kas tad īsti ir bakalaura darbs? Bakalaura darbs ir paša studenta veikts analītisks pētījums. Tās mērķis ir pārbaudīt studenta spējas patstāvīgi risināt problēmas un attīstīt autora patstāvīgās darba iemaņas. Lai izvairītos no augstskolas gala darba, studenti meklē alternatīvas, bieži vien iesaistot krietnas naudas summas. Viena no tām ir Akadēmika LV. Tā sniedz pakalpojumus, izstrādājot akadēmiskos darbus par jebkuru tēmu. Otrā kursa studente Alise, kura 7 mēnešus strādā Akadēmika LV, pauž, ka darbs tur esot un par samaksu sūdzēties nevar, jo nopelnīt var ap 200 eiro par vienu raksta darbu. Patiesībā vide ir ļoti laba, jo netraucē mācībām, jo ir tā, ka tu vari strādāt no mājām, principā vienalga kā gribi, pašam ir jāplāno laiks un var savienot mierīgi ar mācībām. Vienkārši atsūta pasūtījumu un tu pats mierīgi raksti mājās. Ar pašiem klientiem es nekomunicēju. Visa komunikācija notiek ar manu darba devēju, jo viņam tie klienti uzraksta, un tad viņš atsūta man. Un tāpēc tas ir konfidenciāli, un es nezinu, kam es rakstu. Arī nezinu, no kurām universitātēm tas ir. Es zinu tikai darba tēmu un aptuveni to plānojumu, kas ir jāizdara, kas jāuzraksta un līdz kuram datumam. Sociālo zinātņu fakultātes bibliotēkas vadītājs Jānis Kreitsbergs, kurš ļoti strikti attiecas pret plaģiātu darbiem un ar tiem cīnās, pauž, ka par tādiem pakalpojumiem ir daudz runāts un formāli aizrādīt tiem nevar, jo tas ir nodefinēts kā konsultācijas sniegšana. Pasūtīt viņš var. Varbūt dažas lietas, par ko aizdomāties, ir pirmkārt par to, vai tiešām tas teksts, ko viņš saņems, būs tiešām oriģināls. Tā darba pircējs sevi nostāda diezgan tādā ievainojamā stāvoklī, ja tā var teikt, jo neviens nezina, kas viņš būs pēc 10 vai 15 gadiem. Varbūt viņš būs kaut kāds ministrs vai kāds ietekmīgs cilvēks. Un tad pēkšņi šādi te fakti no pagātnes var diezgan kaut kur tā nepatīkamu lomu nospēlēt. Es domāju, ka pasniedzēji noteikti nebūtu priecīgi uzzināt, ka kaut kas tāds notiek. Jā, varētu arī būt tā, ka tas nav pats ētiskākais darbs, bet šobrīd es nezinu, vai es varētu apvienot ar kādu, tā teikt, nopietnāku darbu pat uz pusslodzi. Veicām eksperimentu, kurā apzinājām 5 cilvēkus, kuri sludinājuma portālā SSLV piedāvāja savus pakalpojumus. 3 personas nebija iespējams sazvanīt, taču 2 bija gatavi konsultēt un veidot kādu sadarbību. Pirmā sarunas laikā noskaidrojām, ka bakalaura darbs būs gatavs pēc 2 līdz 3 nedēļām. Kopējās izmaksas 350 eiro. Tāpēc mums arī ir tā kompetence nav tās augstākie mērogā, ka, piemēram, jūs to naudu skaitiet uz vienu kontu, un tad tās cilvēks tikai naudu pārskait tālāk rakstītājiem, kad ir saņemts tas darbs, ja. Mums ir tur viss tāds organizēts, lai, piemēram, rakstītāji nemaz nezina, kas jūs esat pa personu ir, ja. Jūs tā kā paši esat studenti vai kā? Paši studenti. Nē, jūs neesat studenti, ja? Skaitā studenti, citi ir doktoratūrā studenti, citi maģistratūru tūlītām beidz, ir pieauguši 45-gadīgi cilvēki, 50-gadīgi, kas izstrādā tos darbus. Izstrādā, jā, mums nav tikai 3 cilvēki, kas izstrādā, mums ir pie 20 cilvēkiem vispār. Tā tēma jau nav nemaz tik traka, vai ne? Tēma nav traka, tāpēc ir tās cipars normāls. Ja būtu jums tur RTU inženierika ar visādiem projektiem, jā, tas cipars būtu 3 reizes augstāks arī īsā termiņā. Otrā eksperimenta sarunā sazvinājām kādu sievieti, kura bija gatava palīdzēt. Sarunas gaitā atklājās, ka viņa pati ir augstskolas pasniedzēja. Uz mūsu jautājumu, vai viņa būtu gatava bakalaura darbu uzrakstīt uz 200 eiro, viņa noraidīja. Viens sakot to, ka būs jārēķinās kā minimums ar 300 eiro. Tā kā jūs esat pasniedzēji, vai tas tomēr ir tā korekti tā darīt, jo diezgan man nērti paliek, ka jūs esat pasniedzēji un es tā kā students un es jums lūdzu rakstīt bakalauru. Esat meistars bakalauru. Vienam ķepas e-pasta aizsūtīt, jā, vēlaties sūtīt. Par to, vai ir vajadzība meklēt alternatīvas, lai veiksmīgi uzrakstītu bakalaura darbu, ir uz savas atbildības. Plānojiet savu laiku priekš akadēmiskajiem rakstiem, lai izlaidumā nebūtu jāapsveic kāds cits.
Pasaules čempionāts hokejā ir sācies un rīt pilnā sparā. Liela daļa Latvijas ir saslimusi ar šo hokeja drudzi. Kā jau katru gadu, mūsu fani ir vispožākie atbalstot mūsu komandu gan šeit pat mājās, gan tur, arēnā. Arī Kivī nesēž malā un metas atbalstīt. Basta, kur viņi kavējas? Nu tā beidzot, cik var jau sākas. Spēli tūlīt, čau. Čau, Reič, Arčī. Nu ko, par labu spēli. Jā, davai! 5-1, Oskars Mellers izmanto skaitlisko vairāku. Jau 6-1 Zviedru labā. Un šī ripa šķiet tomēr uz Edgara sirdsapziņas pārdzīvo Edgars Masaļskis. Labi spēle kopumā. Bet 7-1. 1-7. Vēl viena ripa Edgara Masaļskis sargātajos vārtos. Varēja vairāk laukuma spēlētāji Edžum palīdzēt. Nu, tomēr 1-8. Tas nav tas, ko gribētos redzēt kādam šodien uz tablo. 2015. gada pasaules čempionāts hokejā Latvijas izlasēji nav sācies veiksmīgi. 3 zaudējumi, 3 spēlēs. Skaidrs ir viens. Latvijā starp 2 miljoniem iedzīvotāju vismaz puse ir hokeja eksperti, kuri vainīgos pēc spēles vienmēr atradīs. Mēs vainīgos nemēģinājām meklēt, bet gan atmiņā atsaucām 2010. gada pasaules kausa futbolā, kad ar spēļu prognozēšanu nodarbojas astoņkājs vārdā Pauls. Astoņkāji mums diemžēl neizdevās atrast, tāpēc talkā aicinājām mūsu četrkājaino draugu. Rondo uzdevums ir vienkāršs. 2 šķīvji, kuri katrs ir pildīts ar viņa iemīļoto desu. Kuru šķīvi Rondo izvēlēsies pirmo, to uzskatām par viņa veikto prognozi. Rondo prognozē Latvijas izlases uzvaru pār Šveici. Lai viss būtu godīgi, piedāvājam Rondo veikt prognozi arī uz pārējām šīs dienas spēlēm. Rondo savu prognozi ir izdarījis. Nu ko, dodamies skatīties hokeju? Sveicināti skatītāji! Ir 6. maijs un Latvijas izlase šodien aizvada savu 4. spēli pasaules čempionātā. Pirmajās 3 spēlēs esam cietuši smagus zaudējumus, tāpēc šodien ceram tikai un vienīgi uz uzvaru. Vietnieks uz Latvijas, Ignatis Gāliņš, Maksims Šilko. Vēl viens iemetiens būs pie Masaļska vārtiem 2 reizes. Eģe ir savos. Viņam otrā jaunībā. Viņš, kad šodien savu vārtas, kad vairs nebija nevienā periodā. Ja? Šogad izlaidu pasaules čempionātu. Es piedalījos 7 pasaules čempionātu pēc kārtas. Ja? Sakarā ar darbu. Šogad es paliku šeit. Mūsējie iekļūst ceturtdaļfinālā, dosieties atbalstīt mūsējos? Jā, tā ir iespējams. Jāpaņem komandās, visi 4 komandās vienā līmenī. Mazliet veiksmi un būs viss kārtībā. Mūsu ir aizķērušies spēli, var redzēt, ka puiši saņēmušies pēc smagās sagrāvas pret Zviedriju. Vai ne pirmās 3 spēles, 3 zaudējumi, vai nebija tādas sašļukums un vairs neticība savai komandai? Nē, tas jau mūsiem katru gadu var teikt, ka tā ir, bet es domāju, ka puiši vēl parādīs savu raksturu un tas būs tikai priecēs gan līdzjūtējs, gan arī vispārējos. Principā mēs bijām iespiest zonā visu laiku. Kā jau parasti jācīnās aizsardzībā un tajā uzbrukumā, ja kritīs, tad kritīs. Otrajā periodā veiksme stāvēja Latvijas izlases pusē un vienā no pretuzbrukumiem izdevās gūt vārtus. Izlasē gūt panākumus palīdz fani.
Bet kas pašiem faniem liek būt pārliecinātiem par uzvaru? Mēs fotografējamies ar ienaidniekiem. Jā. Man ir intīmāk, es visu čempu apēns nemainu. Vārtus, un kamēr viņas hipnotizē, tikmēr neiemet. Kā es nolaidu acis, tā iemet. Mēs esam atraduši zaudējumu iemešu. Tev ir arī fanu atribūtika, vai tev ir kāda mainticība, kuru tu piebur, lai mūsu izlase vienmēr vinnētu? Jā, es šodien atnācu vecajā cepurē. Man tā ir citi cepuri jau 2. gadu, bet es atnācu vecajā cepurē. Jā, mainticība es vairāk neprognozēju spēles. Es nelieku totalizators vai arī tā solība, bet likmes, ko te ne meitenes nāk, es vienkārši atturos visu. Diemžēl 3. perioda izskaņā Šveices izlasē izdevās rezultātu izlīdzināt. Tomēr fantastisks Dārziņa un Dauguņa pretuzbrukums mača papildu laikā, un Latvijas izlase varēja svinēt savu pirmo uzvaru Prāgā. Arī Rondo precīzi noprognozēja Latvijas izlases uzvaru, kā arī 3 pārējās tās dienas spēles. Sakritība vai arī mērķtiecīgi izvēlēts kreisā stūra šķīvītis. Tas, lai paliek Rondo ziņā. Tomēr nepārstājam atbalstīt mūsu izlasi, un tad arī uzvaras neizpaliks. Arī Edmunds ir kvēls hokeja atbalstītājs, taču tas netraucē viņam atcerēties par saviem pienākumiem. Tad mēs skatāmies pareizo atbildi uz šīs nedēļas jautājumu. Sveiki, skatītāji, vēlreiz! Uz manis uzdoto jautājumu atbilžu varianti bija šādi. 8, 10 vai 12 valsts prezidenti. Atbilde ir. Uz 9. maija parādi Maskavā ieradīsies 12 citu valsts prezidenti. Uz tikšanos nākamnedēļ. Esam izveidojuši sadarbību ar portālu Draugiem LV, kura ietvaros mums ir iespēja iemūžināt dažādus koncertus. Šajā nedēļā piedāvājam jums ieskatīties jaunākajā koncertā, kurā savas lieliskās dziesmas izpildīja Aminata. Split
Paldies! Raidījums ir noslēdzies. Turpinām atbalstīt Latvijas izlasi Prāgā. Un neaizmirstam par Aminetas dalību Eirovīzijā. Ar jums kopā bija Ričards un Simona. Turpinām darīt to, ko mums patīk darīt. Un tiekamies jau nākamnedēļ. Čau!